ļoti dažāds, bet acīm redzot, tas iesāktais virsnieka gods un viņa vārds ir gājis visam šim laikam cauri. Man grūti novērtēt laiku līdz Otrajā pasaules karā. Man bija tas gods klāt būt pēc 90. gada, kad bija jāveido Latvijas armija no jauna. Un tur skaidri parādījās tomēr latviešu virsnieku spēja īsā laikā dot nepieciešamos padomus, lai izveidotu darba spējīgu un rīcības spējīgu armiju. Es apņemos droši apgalvot, ka ar jūsu palīdzību un visiem kopā strādājot, tas ir izdevies. Latvijas armija ir savu vārdu iegūs un notur godā pasaulē. Protams, tas nenozīmē, ka viss ir beidzies. Es tomēr gribētu uzsvērt, ka grūtākais periods būs tikai uz priekšu, jo vairs nebūs skaidri definēti ienaidnieki. Šīs problēmas paliek daudz šķautnainākas, tie virzieni daudz grūtāk nosakāmi, un tieši Latviešu virsnieku apvienības nozīme un visu latviešu virsnieku neatkarīgi, kurā pasaules malā viņš ir, nozīme tikai pieaugs. Tāpēc es gribētu pateikties visiem Latviešu virsnieku apvienības biedriem, gan tiem, kas ir šeit, gan tiem, kas ir kopā ar mums, par ieguldījumu, par ticību un novēlēt visiem mums kopā veiksmīgu daudzu gadu